Es atceros to dienu kā šodienu, saka bijušais kultūras fonda sekretārs, viņa rokas joprojām trīc pēc 85 gadiem. Kad Ulmanis paziņoja lēmumu par Krievu organizācijām, es redzēju, kā viņa seja palika pilnīgi bāla. Viņš zināja, ka šis lēmums var izmaksāt Latvijai visu. Kas notika tajā telpā 1939. gada martā? Kāpēc vīrietis, kurš visu savu dzīvi cīnījās par Latvijas neatkarību, pieņēma lēmumu, kas faktiski atvēra durvis padomju okupācijai? Šovakar 3 bijušie kultūras fonda locekļi pirmo reizi runā par noslēpumiem, kurus viņi glabāja gadu desmitiem. Viņu atklājumi mainīs visu, ko jūs domājāt, ka zināt par Ulmaņa režīma pēdējiem mēnešiem. Iedomājieties, ka esat viens no 12 cilvēkiem, kas zina visu par Ulmaņa plāniem, katru slepeno tikšanos ar minoritāšu līderiem, katru dokumentu par nacionālo politiku, katru sarunu par to, kā saglabāt Latvijas identitāti. Tagad iedomājieties, ka jums jāizvēlas, vai nu saglabāt lojalitāti režīmam, vai arī mēģināt novērst katastrofu. 1939. gadā šie cilvēki pieņēma izvēli, kas mainīja Latvijas vēsturi. Bet kas īsti notika aiz slēgtajām durvīm? Kāpēc Ulmanis, kurš vienmēr uzsvēra tautu vienotību, pēkšņi pagriezās pret lielāko minoritāti valstī? Dokumenti, kas tika atklāti Latvijas valsts arhīvā 1992. gadā, atklāja šokējošu patiesību. Kultūras fonda sēdē 1939. gada 22. martā tika pieņemts lēmums, kas nebija paredzēts publiskai apspriešanai. Protokols numur 23, kas tika klasificēts kā stingri konfidenciāls, saturēja vienu teikumu, kas mainīja visu: Krievu valodas kultūras organizācijām netiek piešķirts finansējums no valsts līdzekļiem. Bet kāpēc šis dokuments tika iznīcināts tikai dažas dienas pēc tā pieņemšanas? Kas bija tajā, ko pat Ulmaņa tuvākie sabiedrotie nedrīkstēja redzēt? Marija Volkova, bijusī Rīgas Krievu teātra direktore, atceras to dienu ar šausmām. Mēs gaidījām šo lēmumu mēnešiem ilgi. Mūsu teātris bija iesniegis pieteikumu par 20 000 latu, summu, kas mums ļautu turpināt darbu vēl vienu sezonu. Bet kad es saņēmu atbildi, tur bija tikai viens vārds – atteikts. Bez paskaidrojuma. Bez iemesla. Tikai atteikums. Viņa balss joprojām skan ar sāpēm. Es zināju, ka tas nav tikai par naudu. Tas bija signāls. Signāls, ka mēs vairs neesam gaidīti savā pašu zemē. Bet Volkova nebija vienīgā. 1939. gada pavasarī vairāk nekā 30 Krievu kultūras organizācijas saņēma līdzīgus atteikumus. Krievu bibliotēkas, skolas, teātri, kori, visas šīs institūcijas, kas bija pastāvējušas kopš Latvijas neatkarības pasludināšanas, pēkšņi atradās bez valsts atbalsta. Kāpēc? Kas mainījās Ulmaņa domāšanā? Vai tas bija viņa personīgais lēmums, vai arī kāds cits viņu ietekmēja? Pēteris Kalniņš, bijušais iekšlietu ministrijas ierēdnis, atklāja šokējošu detaļu. 1938. gada beigās Ulmanis saņēma ziņojumu no Valsts drošības departamenta. Ziņojumā bija teikts, ka Krievu organizācijas tiek izmantotas kā Maskavas ietekmes kanāli. Ka caur šīm organizācijām tiek finansēta padomju propaganda. Ka tās ir drauds Latvijas nacionālajai drošībai. Viņš apstājas, viņa seja kļūst nopietna. Bet šis ziņojums bija viltojums. To bija sagatavojis cilvēks, kurš gribēja izraisīt konfliktu starp latviešiem un krieviem. Un Ulmanis tam noticēja. Kas bija šis cilvēks? Kāpēc viņš gribēja iznīcināt attiecības starp divām lielākajām tautām Latvijā? Un kāpēc Ulmanis, kurš vienmēr bija pazīstams ar savu pragmatismu un piesardzību, pieņēma šo informāciju bez pārbaudas? Atbildes uz šiem jautājumiem ved mūs dziļi Ulmaņa režīma iekšienē, kur notika cīņa par varu, kas beidzās ar katastrofu visai valstī. 1938. gads bija pārmaiņu laiks visā Eiropā. Hitlera Vācija bija anektējusi Austriju un Čehoslovākiju. Staļina padomju savienība kļuva arvien agresīvāka pret saviem kaimiņiem. Latvija atradās starp diviem totalitāriem režīmiem, un Ulmanis zināja, ka viņa valsts izdzīvošana ir atkarīga no tā, cik labi viņš spēs saglabāt iekšējo stabilitāti. Bet vai lēmums par Krievu organizācijām palīdzēja šai stabilitātei vai arī to iznīcināja? Dokumenti no ārlietu ministrijas arhīva atklāja, ka Ulmanis bija saņēmis brīdinājumus no vairākiem diplomātiem. Latvijas sūtnis Maskavā Fricis Kociņš bija rakstījis vairākas vēstules, kurās brīdināja, ka jebkura diskriminācija pret Krievu minoritāti tiks izmantota kā iegansts padomju iejaukšanai.
Maskava gaida tikai vienu kļūdu, viņš rakstīja 1939. gada janvārī. Vienu iemeslu, lai pamatotu savu agresiju. Lūdzu, neļaujiet viņiem šo iemeslu. Bet Ulmanis ignorēja šos brīdinājumus. Kāpēc? Vai viņš domāja, ka Padomju Savienība ir pārāk aizņemta ar savām iekšējām problēmām? Vai arī viņš ticēja, ka Vācija aizsargās Latviju no padomju agresijas? Vai arī viņš vienkārši nezināja, cik bīstama ir situācija? Anna Liepiņa, bijusī Ulmaņa personīgā sekretāre, atklāja kaut ko, kas līdz šim nebija zināms. Ulmanis saņēma vēstuli no Hitlera personīgā pārstāvja Baltijā. Vēstulē bija teikts, ka Vācija atbalstīs Latvijas neatkarību tikai tad, ja Latvija pierādīs, ka tā ir patiesi nacionāla valsts. Ka minoritātes nedrīkst kontrolēt kultūras dzīvi. Ka latviešiem jābūt saimniekiem savā zemē. Viņa balss kļūst klusa. Es domāju, ka šī vēstule ietekmēja Ulmaņa lēmumu vairāk nekā jebkas cits. Vai tas nozīmē, ka Ulmanis pieņēma lēmumu par Krievu organizācijām, lai iepatiktos Hitleram? Vai viņš cerēja, ka Vācija aizsargās Latviju no Padomju Savienības? Vai arī viņš vienkārši meklēja jebkuru attaisnojumu, lai stiprinātu latviešu pozīcijas valstī? Patiesība, kā vienmēr, ir sarežģītāka nekā vienkāršs skaidrojums. Kultūras fonda sēde 1939. gada 22. martā sākās kā parasta administratīva sanāksme. 12 locekļi sapulcējās Rīgas pilī, lai apspriestu pieteikumus par finansējumu dažādām kultūras organizācijām. Bet jau no pirmajām minūtēm bija skaidrs, ka šī nebūs parasta sēde. Ulmanis personīgi vadīja sanāksmi, kas bija neparasti, parasti viņš deleģēja šādus uzdevumus saviem ministriem. Viņš ienāca ar lielu mapi, atceras Jānis Bērziņš, bijušais fonda loceklis. Mape bija pilna ar dokumentiem, ziņojumiem, fotogrāfijām. Viņš nolika to uz galda un teica, šodien mēs pieņemsim lēmumu, kas noteiks Latvijas nākotni. Mēs visi sapratām, ka notiek kaut kas neparasts. Ulmanis sāka ar ilgu runu par Latvijas kultūras politiku. Viņš runāja par to, cik svarīgi ir saglabāt latviešu valodu un kultūru. Par to, ka minoritātes ir svarīgas, bet tās nedrīkst dominēt kultūras dzīvē. Par to, ka valsts līdzekļi ir ierobežoti un tie jāizmanto gudri. Bet tad viņš pārgāja pie konkrētiem piemēriem. Viņš sāka lasīt no dokumentiem, turpina Bērziņš. Viņš minēja Krievu teātri, kas esot saņēmis finansējumu no Maskavas. Krievu skolu, kas esot mācījusi bērniem padomju himnu. Krievu bibliotēku, kas esot izplatījusi komunistisko literatūru. Ar katru piemēru viņa balss kļuva skaļāka, viņa seja sarkanāka. Es nekad nebiju redzējis viņu tik dusmīgu. Bet vai šie apsūdzības bija patiesas? Vai Krievu organizācijas tiešām bija saistītas ar Maskavu? Vai arī tas bija tikai attaisnojums lēmumam, kas jau bija pieņemts? Vladimirs Petrovs, bijušais Rīgas Krievu biedrības priekšsēdētājs, kategoriski noliedz šos apgalvojumus. Mēs nekad neesam saņēmuši ne santīmu no Maskavas. Viss mūsu finansējums nāca no privātiem ziedojumiem un no valsts dotācijām. Mēs bijām lojāli Latvijas pilsoņi. Daudzi no mums bija cīnījušies Latvijas brīvības cīņās. Mēs mīlējām šo zemi tikpat, cik latvieši. Viņa balss skan ar rūgtumu. Bet mūs apsūdzēja nodevībā bez jebkādiem pierādījumiem. Pēc Ulmaņa runas sekoja balsošana. No 12 locekļiem 10 nobalsoja par to, lai atteiktu finansējumu Krievu organizācijām. 2 atturas. Neviens nebalsoja pret. Kāpēc? Vai viņi patiesi ticēja Ulmaņa argumentiem? Vai arī viņi baidījās paust savu viedokli? Es gribēju balsot pret, atzīstas Bērziņš. Es zināju, ka šis lēmums ir kļūda. Bet es arī zināju, ka ja es balsošu pret, mana karjera būs beigusies. Ulmanis nebija cilvēks, kurš piedotu nelojalitāti. Tāpēc es atturējos. Un es joprojām jūtu vainu par to. Lēmums tika pieņemts. Protokols tika parakstīts. Un tad notika kaut kas dīvains. Ulmanis paņēma oriģinālo protokolu un ielika to savā personīgajā seifā. Viņš pavēlēja, lai visas kopijas tiktu iznīcinātas. Viņš teica, ka šis lēmums ir pagaidu un ka tas netiks publiskots. Bet kāpēc? Ja viņš ticēja, ka šis lēmums ir pareizs, kāpēc viņš to slēpa? Atbilde uz šo jautājumu atklājas tikai pēc vairākiem mēnešiem. 1939. gada augustā, kad Molotova-Ribentropa pakts tika parakstīts, Ulmanis saprata, ka viņš ir pieļāvis fatālu kļūdu.
Vācija nebija Latvijas sabiedrotā. Tā bija Padomju Savienības partnere. Un Latvija bija viena no cenām, ko Hitleris samaksāja Staļinam par mieru. Bet līdz tam laikam bija par vēlu. Lēmums par Krievu organizācijām jau bija radījis plaisas Latvijas sabiedrībā. Krievu kopiena jūta, ka tā ir nodevusi. Latvieši jūta, ka viņu valdība beidzot aizstāv viņu intereses. Un Maskava rūpīgi vēroja, gaidot pareizo brīdi, lai iejauktos. Vai Ulmanis saprata, ko viņš ir izdarījis? Vai viņš mēģināja labot savu kļūdu? Vai arī viņš turpināja ticēt, ka viņa lēmums bija pareizs? Lai atbildētu uz šiem jautājumiem, mums jāiedziļinās Ulmaņa personīgajā dzīvē un jāsaprot, kas viņš patiesībā bija par cilvēku. Kārlis Ulmanis nebija vienkāršs cilvēks. Viņš bija dzimis 1877. gadā zemnieku ģimenē Bērzmuižā. Viņš bija mācījies Tērbatas universitātē, tad Šveicē un Vācijā. Viņš bija strādājis kā agronoms, žurnālists, politiķis. Viņš bija viens no Latvijas neatkarības proklamēšanas autoriem. Viņš bija bijis ministru prezidents vairākas reizes. Un 1934. gadā viņš bija veicis valsts apvērsumu un kļuvis par autoritāru valdnieku. Bet kas viņš bija kā cilvēks? Kādas bija viņa vērtības? Ko viņš patiesi domāja par minoritātēm? Alfrēds Bilmanis, bijušais Latvijas sūtnis Vašingtonā, raksta savās atmiņās: Ulmanis bija sarežģīts cilvēks. Viņš patiesi mīlēja Latviju un latviešus. Bet viņš arī bija pragmatiķis. Viņš saprata, ka Latvija nevar izdzīvot bez minoritāšu atbalsta. Viņš runāja vāciski, krieviski, angliski. Viņam bija draugi starp visām tautām. Tad kāpēc viņš pieņēma lēmumu, kas atvēra plaisas starp tautām? Elza Radziņa, bijusī Ulmaņa mājsaimniece, atklāja interesantu detaļu. 1938. gada beigās Ulmanis sāka mainīties. Viņš kļuva nervozāks, aizkaitināmāks. Viņš bieži nevarēja aizmigt. Viņš staigāja pa istabu naktīs un runāja pats ar sevi. Es dzirdēju, kā viņš atkārtoja: man jāglābi Latvija. Man jāglābi latvieši. Tas kļuva par obsesiju. Vai Ulmanis bija zem milzīga stresa? Vai viņš jūta, ka laiks beidzas? Vai viņš zināja, ka Latvijas neatkarība ir apdraudēta? Un vai šis stress ietekmēja viņa spriestspēju? Doktors Pauls Stradiņš, kurš ārstēja Ulmaņa tuvākos līdzstrādniekus, atklāja: 1939. gadā Ulmanis cietēja no augsta asinsspiediena un sirds problēmām. Viņš atteicās ņemt medikamentus, jo baidījās, ka tie ietekmēs viņa domāšanu. Bet viņa veselības stāvoklis noteikti ietekmēja viņa lēmumus. Cilvēks, kurš ir zem tik liela fiziska un emocionāla stresa, nevar pieņemt racionālus lēmumus. Vai tas nozīmē, ka Ulmaņa lēmums par Krievu organizācijām bija slima cilvēka lēmums? Vai arī tas bija aprēķināta politiska stratēģija? Vai arī tas bija kaut kas starp šīm divām iespējām? Lai saprastu Ulmaņa motivāciju, mums jāplūko viņa attiecības ar Krievu kopienu pirms 1939. gada. Un šeit mēs atklājam pārsteidzošu faktu: Ulmanis vienmēr bija bijis labs pret krieviem. 1920. gados, kad Ulmanis bija ministru prezidents, viņš atbalstīja Krievu skolu un kultūras organizāciju attīstību. Viņš personīgi apmeklēja Krievu teātri un koncertus. Viņš runāja par to, cik svarīgi ir, lai visas tautas Latvijā justos kā mājās. Tad kas mainījās? Nikolais Burakovs, bijušais Krievu avīzes Segodņa redaktors, piedāvā savu versiju. 1930. gados Krievu kopiena Latvijā sāka sadalīties. Bija tie, kas atbalstīja Latvijas neatkarību, un tie, kas sapņoja par atgriešanos Krievijā. Bija tie, kas bija lojāli Ulmanim, un tie, kas simpatizēja komunistiem. Ulmanis sāka baidīties, ka viņš zaudē kontroli pār Krievu kopienu. Un viņš nolēma rīkoties. Bet vai viņa rīcība bija pareizā? Vai viņš nevarēja atrast citu veidu, kā risināt šo problēmu? Kāpēc viņš izvēlējās tieši šo ceļu? Atbilde iespējams slēpjas dokumentā, kas tika atklāts tikai 1995. gadā. Tas ir Ulmaņa personīgais dienasgrāmatas ieraksts no 1939. gada marta 21. dienu pirms lēmuma par Krievu organizācijām. Ierakstā Ulmanis raksta: es zinu, ka rītdienas lēmums būs nepopulārs. Es zinu, ka daudzi mani nosodīs. Bet es arī zinu, ka man nav citas izvēles. Ja es nedarīšu neko, Maskava izmantot Krievu organizācijas, lai destabilizētu Latviju.
Ja es slēgšu visas Krievu organizācijas, es radīšu vēl lielāku problēmu. Tāpēc es izvēlos vidusceļu, es atņemšu viņiem valsts finansējumu, bet ļaušu viņiem turpināt darboties. Varbūt tas dos man laiku, lai atrastu labāku risinājumu. Bet vai šis vidusceļš patiešām bija risinājums? Vai arī tas bija tikai attaisnojums lēmumam, kas jau bija pieņemts? Un vai Ulmanis patiešām ticēja, ka viņam būs laiks atrast labāku risinājumu? Vēsture parādīja, ka viņam nebija laika. Mazāk nekā gadu pēc šī lēmuma Padomju Savienība okupēja Latviju. Un viens no iemesliem, ko Maskava izmantoja, lai pamatotu savu agresiju, bija tieši Ulmaņa politika pret minoritātēm. Bet pirms mēs nonākam pie okupācijas, mums jāsaprot, kā Krievu kopiena reaģēja uz Ulmaņa lēmumu. Un šeit mēs atklājam stāstu par pretestību, nodevību un traģēdiju, kas mainīja tūkstošiem cilvēku dzīves. Ziņa par kultūras fonda lēmumu izplatījās pa Rīgu kā ugunsgrēks. 1939. gada marta 23. dienā, tikai dienu pēc sēdes, pirmās Krievu organizācijas saņēma oficiālos atteikumus. Nebija paskaidrojumu. Nebija iespējas apelēt. Tikai vienkāršs paziņojums: jūsu pieteikums par finansējumu ir noraidīts. Reakcija bija tūlītēja un skaļa. Krievu organizāciju līderi sapulcējās ārkārtas sanāksmē Rīgas Krievu biedrības namā. Vairāk nekā 300 cilvēku piepildīja zāli. Atmosfēra bija sprādzienbīstama. Es nekad nebiju redzējis tik daudz dusmīgu cilvēku vienu vietu, atceras Sergejs Volkovs, kurš bija klāt sanāksmē. Cilvēki kliedza, ka viņi ir nodevuši. Ka viņi ir otrās šķiras pilsoņi savā pašu zemē. Ka Ulmanis ir nodevies. Daži pat prasīja bruņotu pretestību. Bet vai bruņota pretestība bija reāla iespēja? Vai Krievu kopiena patiešām bija gatava cīnīties pret Ulmaņa režīmu? Vai arī tas bija tikai emociju uzliesmojums? Vladimirs Petrovs, kurš vadīja sanāksmi, mēģināja nomierināt pūli. Es teicu viņiem, ka vardarbība nav risinājums. Ka mums jārīkojas likumīgi. Ka mums jāraksta petīcijas, jāorganizē mierīgas demonstrācijas, jāmeklē atbalsts starptautiskajā sabiedrībā. Bet viņa vārdi tika pārklāti ar kliedzieniem un svilpieniem. Sanāksme beidzās bez konkrēta lēmuma. Bet tā bija tikai sākums. Nākamajās dienās un nedēļās Krievu kopiena sāka organizēties. Tika izveidotas vairākas grupas, katra ar savu stratēģiju. Pirmā grupa, ko vadīja Petrovs, izvēlējās legālo ceļu. Viņi sagatavoja detalizētu petīciju, kurā izklāstīja, kāpēc kultūras fonda lēmums ir netaisnīgs un kaitīgs Latvijai. Viņi savāca vairāk nekā 10 000 parakstu. Viņi nosūtīja petīciju Ulmanim, Saeimai, starptautiskajām organizācijām. Bet Ulmanis atteicās pieņemt petīciju. Viņš paziņoja, ka lēmums ir galīgs un nav apspriežams. Viņš pat atteicās tikties ar Krievu organizāciju pārstāvjiem. Kāpēc? Vai viņš baidījās, ka viņi viņu pārliecinās mainīt lēmumu? Vai arī viņš vienkārši negribēja atzīt, ka viņš ir kļūdījies? Otrā grupa izvēlējās radikālāku ceļu. Viņi sāka organizēt demonstrācijas un protestus. 1939. gada aprīlī vairāk nekā 5000 Krievu pulcējās Rīgas centrā, lai protestētu pret valdības politiku. Viņi nesa plakātus ar uzrakstiem: mēs arī esam Latvijas pilsoņi un taisnība Krieviem. Bet Ulmaņa režīms reaģēja ar cietsirdību. Policija izklīdināja demonstrāciju ar varu. Vairāk nekā 100 cilvēku tika arestēti. Daži tika ieslodzīti cietumā uz vairākām nedēļām. Citi tika sodīti ar naudas sodiem. Vēstījums bija skaidrs: protests netiks tolerēts. Un tad bija trešā grupa. Grupa, par kuru neviens negribēja runāt. Grupa, kas izvēlējās ceļu, kas beidzās ar traģēdiju. Šī grupa sastāvēja no jauniem, radikāliem krieviem, kuri ticēja, ka vienīgais veids, kā cīnīties pret Ulmaņa režīmu, ir sadarbība ar Maskavu. Viņi sāka slepeni tikties ar padomju aģentiem. Viņi nodeva informāciju par Latvijas aizsardzības plāniem. Viņi vervēja jaunus locekļus. Viņi gatavojās dienai, kad Padomju Savienība atbrīvos Latviju. Vai šie cilvēki bija nodevēji? Vai arī viņi bija izmisušie cilvēki, kuri neredzēja citu ceļu? Vai Ulmaņa lēmums patiešām pagrūda viņus Maskavas rokās? Vai arī viņi jau bija padomju aģenti, un Ulmaņa lēmums tikai deva viņiem attaisnojumu? Valsts drošības departaments zināja par šo grupu. Viņi sekoja viņu locekļiem. Viņi noklausījās viņu sarunas.
Viņi zināja, ka notiek kaut kas bīstams. Bet viņi neko nedarīja. Kāpēc? Jānis Luks, bijušais valsts drošības departamenta virsnieks, atklāja šokējošu patiesību. Mēs zinājām par šo grupu. Mēs zinājām, ka viņi sadarbojas ar Maskavu. Bet mums tika pavēlēts neko nedarīt. Mums tika teikts, ka šī grupa ir noderīga, jo tā ļauj mums identificēt visus potenciālos nodevējus. Bet patiesība bija citāda. Patiesība bija tāda, ka Ulmanis gribēja, lai šī grupa pastāvētu. Viņš gribēja pierādījumu, ka viņa lēmums par Krievu organizācijām bija pareizs. Vai tas nozīmē, ka Ulmanis apzināti ļāva padomju aģentiem darboties Latvijā? Vai viņš izmantoja viņus kā attaisnojumu savai politikai? Vai arī Luks melo, mēģinot attaisnot savu nespēju apturēt nodevību? Patiesība, kā vienmēr, ir kaut kur pa vidu. Bet viena lieta ir skaidra – Ulmaņa lēmums par Krievu organizācijām radīja situāciju, kurā daļa Krievu kopienas jūta, ka viņiem nav citas izvēles, kā vien meklēt palīdzību no Maskavas. Un Maskava ar prieku izmantoja šo iespēju. 1939. gada vasarā situācija kļuva vēl sarežģītāka. Hitlera Vācija kļuva arvien agresīvāka. Staļina Padomju Savienība gatavojās karam. Un Latvija atradās tieši viņu ceļā. Ulmanis mēģināja manevru, bet tad notika kaut kas, kas mainīja visu. 1939. gada jūnijā Valsts drošības departaments saņēma ziņojumu, kas lika visiem apstāties. Ziņojumā bija teikts, ka Maskava plāno izmantot Krievu organizāciju slēgšanu kā ieganstu militārai intervencijai Latvijā. Ka padomju diplomāti jau gatavo notu, kurā apsūdz Latviju genocīdā pret Krievu minoritāti. Ka sarkanā armija koncentrē karaspēku pie Latvijas robežas. Vai šis ziņojums bija patiesība? Vai arī tas bija vēl viens mēģinājums manipulēt ar Ulmaņa bailēm? Aleksandrs Bērziņš, bijušais izlūkdienesta virsnieks, kurš strādāja Maskavā, atklāja šokējošu detaļu. Es biju tas, kurš nosūtīja šo ziņojumu. Un es varu apliecināt, ka tas bija balstīts uz konkrētiem faktiem. Es biju redzējis dokumentus ārlietu tautas komisariātā. Es biju dzirdējis sarunas starp augstākajiem padomju ierēdņiem. Viņi patiešām plānoja izmantot minoritāšu jautājumu kā ieganstu. Viņa balss kļūst klusa. Bet es arī zināju, ka mans ziņojums nonāks pie cilvēkiem, kuri to interpretēs tā, kā viņiem vajag. Un tieši tas notika. Kad Ulmanis saņēma šo ziņojumu, viņš sasauca ārkārtas ministru kabineta sēdi. Sēde notika 1939. gada jūnija 12. dienā vēlu vakarā Rīgas pilī. Klāt bija tikai viņa tuvākie padomnieki, 8 cilvēki, kuri zināja visus valsts noslēpumus. Ulmanis izskatījās novecojis par 10 gadiem, atceras Vilhelms Munters, toreizējais ārlietu ministrs. Viņš nolasīja ziņojumu balsī, viņa rokas trīcēja. Pēc tam viņš paskatījās uz mums un jautāja, ko mēs darām? Un mēs visi klusējām. Jo mēs visi zinājām, ka nav laba atbilde. Sēde ilga 5 stundas. Tika apspriesti dažādi scenāriji. Vai atcelt lēmumu par Krievu organizācijām un cerēt, ka Maskava būs apmierināta? Vai turpināt politiku un gatavoties militārai konfrontācijai? Vai meklēt palīdzību no Vācijas vai citām valstīm? Katram variantam bija savas priekšrocības un riski. Beigu beigās Ulmanis pieņēma lēmumu, kas šķita kompromiss, bet patiesībā bija vēl lielāka kļūda. Viņš nolēma daļēji atjaunot finansējumu dažām Krievu organizācijām, tām, kuras viņš uzskatīja par lojālām un drošām. Bet citas organizācijas, īpaši tās, kuras viņš aizdomās par saitēm ar Maskavu, palika bez atbalsta. Vai šis lēmums atrisināja problēmu? Vai arī tas tikai padarīja to vēl sarežģītāku? Marija Volkova, kuras teātris bija viens no tiem, kas nesaņēma finansējumu, atceras savu reakciju. Kad es dzirdēju, ka daži saņems naudu, bet mēs ne, es sapratu, ka Ulmanis mūs sadala. Viņš rada labus krievus un sliktus krievus. Viņš grib, lai mēs cīnāmies viens pret otru. Un tas bija vēl ļaunāk nekā pilnīgs atteikums. Un viņa bija taisnība. Ulmaņa lēmums radīja dziļas plaisas Krievu kopienā. Tie, kas saņēma finansējumu, tika apsūdzēti par sadarbību ar režīmu. Tie, kas nesaņēma, tika apsūdzēti par nelojalitāti Latvijai. Draugi kļuva par ienaidniekiem. Ģimenes sadalījās. Kopiena, kas agrāk bija vienota, tagad bija sašķelta. Un Maskava vēroja. Un gaidīja. Un plānoja.
1939. gada augustā notika notikums, kas mainīja visu. 23. augustā Molotovs un Ribentrops parakstīja paktu, kas sadalīja Austrumeiropā starp Vāciju un Padomju Savienību. Latvija, kopā ar Igauniju un Lietuvu, tika piešķirta padomju ietekmes sfērai. Kad Ulmanis uzzināja par paktu, viņš saprata, ka viņa valsts ir pazudusi. Bet viņš joprojām cerēja, ka varbūt, tikai varbūt, viņš var kaut ko darīt, lai glābtu situāciju. Viņš sasauca vēl vienu ārkārtas sēdi. Šoreiz viņš uzaicināja arī Krievu organizāciju pārstāvjus. Pirmoreiz kopš marta viņš bija gatavs ar viņiem runāt. Vladimirs Petrovs bija viens no tiem, kas tika uzaicināts. Es atceros, kā es iegāju Rīgas pilī. Es biju tur bijis daudzas reizes agrāk, bet šoreiz viss bija citādi. Apsardze bija dubultota. Atmosfēra bija sprādzienbīstama. Un kad es ieraudzīju Ulmani, es gandrīz viņu neatpazinu. Viņš izskatījās kā ēna no sevis. Ulmanis sāka ar atvainošanos. Viņš teica, ka viņš saprot, ka viņa lēmums par finansējumu bija kļūda. Ka viņš saprot, ka tas radīja sāpes un aizvainojumu. Ka viņš vēlas to labot. Bet tad viņš piegāja pie galvenā jautājuma. Viņš mums jautāja, turpina Petrovs, vai mēs esam gatavi palīdzēt viņam glābt Latviju. Vai mēs esam gatavi publiski paziņot, ka Krievu kopiena atbalsta Latvijas neatkarību? Vai mēs esam gatavi nosodīt jebkuru ārēju iejaukšanos? Viņš teica, ka ja mēs to darīsim, viņš atjaunos visu finansējumu un vēl vairāk. Bet vai Krievu organizāciju līderi bija gatavi to darīt? Vai viņi joprojām uzticējās Ulmanim pēc visa, kas bija noticis? Vai arī bija par vēlu? Istabā iestājās klusums. Visi skatījās viens uz otru. Un tad Nikolais Burakovs, vecākais un visvairāk respektētais Krievu kopienas līderis, piecēlās kājās. Es teicu Ulmanim, atceras Burakovs, ka es vēlos viņam ticēt. Ka es vēlos palīdzēt. Bet es arī teicu, ka ir par vēlu. Ka viņa lēmums martā jau ir nodarījis kaitējumu, ko nevar labot. Ka daudzi mūsu cilvēki jau ir zaudējuši ticību Latvijas neatkarībai. Ka daži jau meklē palīdzību no Maskavas. Viņa balss skan ar rūgtumu. Es redzēju, kā Ulmaņa seja kļuva bāla. Viņš saprata, ka viņš ir zaudējis. Sēde beidzās bez rezultātiem. Ulmanis piedāvāja atjaunot finansējumu. Krievu līderi teica, ka viņi padomās. Bet visi zināja, ka tas ir tikai pieklājības žests. Patiesība bija tāda, ka uzticība bija zaudēta. Un bez uzticības nebija iespējams glābt Latviju. Nākamajās nedēļās Ulmanis mēģināja vēl dažas lietas. Viņš personīgi apmeklēja Krievu organizācijas. Viņš runāja ar Krievu kopienas līderiem. Viņš pat publiski atvainojās par savu lēmumu. Bet tas viss bija par vēlu. 1939. gada septembrī Padomju Savienība pieprasīja, lai Latvija paraksta savstarpējās palīdzības paktu. Pakts nozīmēja, ka padomju karaspēks varēs izvietot bāzes Latvijas teritorijā. Ulmanis zināja, ka tas ir pirmais solis uz okupāciju. Bet viņš arī zināja, ka viņam nav izvēles. Kad viņš paziņoja par pakta parakstīšanu, reakcija bija jaukta. Daži latvieši teica, ka viņš ir nodevies. Citi teica, ka viņš dara vienīgo iespējamo. Bet Krievu kopiena lielākoties klusēja. Viņi zināja, ka viņu liktenis jau ir izlemts. Un tad, 1940. gada jūnijā, Padomju Savienība okupēja Latviju. Sarkanā armija ienāca Rīgā, Ulmanis tika arestēts un deportēts uz Krieviju, kur viņš nomira 1942. gadā. Un Latvijas neatkarība beidzās uz 49 gadiem. Bet kas notika ar Krievu organizācijām? Kas notika ar cilvēkiem, kuri bija cīnījušies par savām tiesībām? Ironija ir tāda, ka padomju okupācija nenesa viņiem atbrīvošanu. Gluži otrādi. Padomju režīms slēdza visas Krievu organizācijas, gan tās, kas bija saņēmušas finansējumu no Ulmaņa, gan tās, kas nebija. Viņš arestēja Krievu kopienas līderus, gan tos, kas bija bijuši lojāli Latvijai, gan tos, kas bija sadarbojušies ar Maskavu. Viņš deportēja tūkstošiem Krievu uz Sibīriju, gan tos, kas bija bijuši bagāti, gan tos, kas bija bijuši nabagi. Marija Volkova, kuras teātris bija zaudējis finansējumu Ulmaņa lēmumu dēļ, tika deportēta 1941. gadā. Viņa nomira Sibīrijā 1943. gadā no izsalkuma un augstuma. Vladimirs Petrovs, kurš bija mēģinājis legāli cīnīties par Krievu tiesībām,
tika nošauts NKVD pagrabā 1941. gadā. Nikolais Burakovs, kurš bija brīdinājis Ulmani, ka ir par vēlu, izdzīvoja deportāciju, bet atgriezās Latvijā tikai 1956. gadā, salauzts vīrietis. Un tie, kas bija sadarbojušies ar Maskavu? Tie, kas bija domājuši, ka padomju okupācija viņus atbrīvos? Viņi tika iznīcināti pirmie. Jo Staļins neusticējās nevienam, pat saviem aģentiem. Vai Ulmaņa lēmums par Krievu organizācijām bija viens no iemesliem, kāpēc Latvija tika okupēta? Vai arī okupācija būtu notikusi tāpat, neatkarīgi no tā, ko Ulmanis darīja? Vēsturnieki joprojām strīdas par šo jautājumu. Daži saka, ka Molotova-Ribentropa pakts nozīmēja, ka Latvijas liktenis jau bija izlemts. Ka neko nevarēja darīt, lai to mainītu. Ka Ulmaņa lēmums par Krievu organizācijām bija tikai mazs faktors lielākā traģēdijā. Bet citi saka, ka Ulmaņa lēmums radīja plaisas Latvijas sabiedrībā, kas padarīja valsti vājāku. Ka ja latvieši un krievi būtu bijuši vienoti, varbūt viņi būtu varējuši pretoties okupācijai. Ka Ulmanis zaudēja iespēju izveidot plašu nacionālo fronti, kas būtu varējusi aizstāvēt Latvijas neatkarību. Profesors Andrejs Plakants, viens no vadošajiem Latvijas vēstures ekspertiem, saka, mēs nekad neuzzināsim, kas būtu noticis, ja Ulmanis būtu pieņēmis citu lēmumu. Bet mēs zinām, ka viņa lēmums par Krievu organizācijām bija viens no faktoriem, kas vājināja Latviju tieši brīdī, kad tai bija vajadzīga maksimāla vienotība. Un tas ir traģisks. Bet varbūt vissvarīgākais jautājums nav par to, vai Ulmaņa lēmums ietekmēja okupāciju. Varbūt vissvarīgākais jautājums ir par to, ko mēs varam mācīties no šīs vēstures. Ko mēs varam mācīties no stāsta par to, kā politisks lēmums, kas šķita pamatots drošības apsvērumu dēļ, faktiski radīja vēl lielākus draudus. Ko mēs varam mācīties no stāsta par to, kā bailēs un stresā pieņemti lēmumi var vest pie katastrofālām sekām? Ko mēs varam mācīties no stāsta par to, kā plaisa sabiedrībā var tikt izmantots ārējiem spēkiem? Šie jautājumi ir aktuāli ne tikai vēsturei. Tie ir aktuāli arī mūsdienām. Jo arī šodien mēs dzīvojam pasaulē, kur ir spriedze starp dažādām kopienām. Kur ir politiķi, kas mēģina izmantot šo spriedzi saviem mērķiem? Kur ir ārējie spēki, kas gaida iespēju iejaukties? Un varbūt Ulmaņa stāsts mums atgādina, cik svarīgi ir saglabāt vienotību. Cik svarīgi ir neļaut bailēm vadīt mūsu lēmumus. Cik svarīgi ir atcerēties, ka mēs visi, neatkarīgi no mūsu tautības, valodas vai kultūras, esam vienā laivā. Bet ir vēl viens aspekts šajā stāstā, par kuru mēs līdz šim neesam runājuši. Aspekts, kas ir vēl tumšāks un sarežģītāks. Aspekts, kas saistīts ar to, kas patiešām notika aiz slēgtajām durvīm Ulmaņa režīmā. Jo, redziet, Ulmaņa lēmums par Krievu organizācijām nebija vienkārši politisks lēmums. Tas bija daļa no plašākas stratēģijas, kas bija vērsta uz to, lai pārveidotu Latviju par tīri latvisku valsti. Stratēģijas, kas ietver ne tikai kultūras politiku, bet arī ekonomiku, izglītību, pat ģeogrāfiju. Un šī stratēģija bija daudz dziļāka un bīstamāka, nekā lielākā daļa cilvēku zināja. Arhīvi, kas tika atvērti pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas 1991. gadā, atklāja dokumentus, kas šokēja pat pieredzējušus vēsturniekus. Dokumenti, kas parādīja, ka Ulmaņa režīms plānoja daudz radikālākus pasākumus pret minoritātēm, nekā tika īstenoti. Viens no šiem dokumentiem ir memorands, kas tika sagatavots Iekšlietu ministrijas Tautas labklājības departamentā 1938. gada novembrī. Memorandā ir aprakstīts plāns, kā pakāpeniski samazināt Krievu iedzīvotāju īpatsvaru Latvijā. Plāns ietver vairākus soļus. Pirmkārt, ierobežot Krievu imigrāciju. Otrkārt, veicināt Krievu emigrāciju. Treškārt, samazināt Krievu dzimstību, ierobežojot viņu piekļuvi sociālajiem pakalpojumiem. Ceturtkārt, veicināt latviešu kolonizāciju apgabalos, kur dzīvo daudz Krievu. Vai šis plāns tika īstenots? Daļēji. Krievu imigrācija patiešām tika ierobežota. Dažas Krievu ģimenes patiešām emigrēja. Bet radikālākie pasākumi netika īstenoti, iespējams, tāpēc, ka Ulmanis saprata, ka tie būtu pārāk bīstami. Bet fakts, ka šāds plāns vispār tika apsvērts, liek mums uzdot jautājumu, cik tālu Ulmanis bija gatavs iet, lai sasniegtu savu vīziju par latvisku Latviju. Un vai viņa lēmums par Krievu organizācijām bija tikai pirmais solis šajā virzienā? Jānis Luks, bijušais valsts drošības departamenta virsnieks, atklāja vēl vienu šokējošu detaļu.
1939. gada sākumā mums tika dots rīkojums izveidot sarakstus ar potenciāli nelojāliem Krievu iedzīvotājiem. Mums tika teikts, ka šie saraksti būs vajadzīgi ārkārtas situācijā. Mēs nekad neuzzinājām, kas tieši ir šī ārkārtas situācija, bet mēs visi sapratām, ka tas nozīmē karu vai okupāciju. Vai šie saraksti tika izmantoti? Jā, kad padomju okupācija sākās 1940. gadā, NKVD saņēma šos sarakstus no Valsts drošības departamenta arhīviem. Un daudzi no cilvēkiem, kas bija šajos sarakstos, tika arestēti un deportēti pirmajās dienās pēc okupācijas. Ironija ir tāda, ka Ulmaņa režīms, mēģinot aizsargāties pret Krievu nelojalitāti, faktiski sagatavoja pamatu viņu iznīcināšanai padomju režīma rokās. Bet vai Ulmanis to saprata? Vai viņš saprata, ka viņa politika pret minoritātēm faktiski palīdzēja tiem, pret kuriem viņš mēģināja aizsargāties? Elza Radziņa, Ulmaņa bijusī mājsaimniece, atceras sarunu, kas notika 1940. gada maijā, tikai dažas nedēļas pirms okupācijas. Ulmanis sēdēja pie loga un skatījās uz Rīgu. Viņš teica, es darīju visu, ko varēju, lai glābtu Latviju. Bet iespējams, es darīju nepareizās lietas. Es jautāju viņam, ko viņš domā. Viņš atbildēja, es domāju, ka es baidījos no nepareizajiem ienaidniekiem. Es baidījos no saviem cilvēkiem, kad man vajadzēja baidīties no svešiniekiem. Vai šī bija Ulmaņa atzīšanās, ka viņš kļūdījās? Vai arī tas bija tikai mirkļa vājums, ko viņš vēlāk nožēloja? Mēs nekad to neuzzināsim. Jo tikai dažas nedēļas pēc šīs sarunas Ulmanis tika arestēts un aizvests uz Krieviju. Viņš nomira Krasnovodskas cietumā 1942. gadā. Viņa pēdējie vārdi pēc liecinieku teiktā bija: Latvija dzīvos. Bet kāda Latvija? Latvija, kas bija sadalīta un vājināta? Latvija, kas bija zaudējusi uzticību starp savām kopienām? Latvija, kas bija kļuvusi par vieglu mērķi totalitāriem režīmiem? Vai arī Latvija, kas, neskatoties uz visām traģēdijām, izdzīvoja un atguva savu neatkarību? Latvija, kas mācījās no savām kļūdām? Latvija, kas saprata, ka vienotība ir spēks? Varbūt abas. Varbūt Ulmaņa mantojums ir gan brīdinājums, gan iedvesma. Brīdinājums par to, kas var notikt, kad mēs ļaujam bailēm un aizdomām vadīt mūsu lēmumus. Un iedvesma par to, ka pat pēc vislielākajām traģēdijām ir iespējams atzimst. Bet, lai saprastu Ulmaņa mantojumu pilnībā, mums jāplūko vēl viens aspekts, kas bieži tiek aizmirsts vēstures grāmatās. Aspekts, kas saistīts ar parastajiem cilvēkiem, kuri dzīvoja cauri šiem notikumiem. Cilvēkiem, kuri nebija ne politiķi, ne revolucionāri, ne varoņi. Vienkārši cilvēkiem, kuri mēģināja izdzīvot un saglabāt savu cilvēcību. Olga Ivanova bija 25 gadu veca skolotāja Rīgas Krievu ģimnāzijā. Viņa mācīja literatūru un mīlēja savu darbu. Viņa bija dzimusi Latvijā, runāja teicami latviski, uzskatīja sevi par Latvijas patrioti. Bet 1939. gadā viņas dzīve mainījās. Kad skola zaudēja valsts finansējumu, viņa raksta savās atmiņās, mēs mēģinājām turpināt ar privātiem ziedojumiem. Bet daudzi vecāki vairs nevarēja maksāt. Mēs bijām spiesti atlaist pusi no skolotājiem. Klases kļuva pārpildītas. Mums nebija naudas grāmatām, papīram, pat krītam. Viņas vārdi skan ar izmisumu. Bet vislielākā sāpe nebija materiālā. Tā bija sajūta, ka mēs vairs neesam gaidīti. Ka mūsu valoda, mūsu kultūra, mūsu identitāte vairs nav vērtīga. Ivanova turpināja mācīt līdz 1940. gadam. Pēc padomju okupācijas viņa tika arestēta par buržuāzisko nacionālismu un deportēta uz Sibīriju. Viņa atgriezās Latvijā 1956. gadā, bet nekad vairs nemācīja. Viņa nomira 1972. gadā aizmirsta un vientuļa. Vai Ulmanis domāja par cilvēkiem kā Ivanova, kad viņš pieņēma savu lēmumu? Vai viņš saprata, kādu sāpi viņš rada parastajiem cilvēkiem? Vai arī viņš redzēja tikai lielāko ainu, ģeopolitiku, nacionālo drošību, valsts intereses? Varbūt tas ir vissvarīgākais mācība no Ulmaņa stāsta. Ka politiskie lēmumi nav tikai par statistiku un stratēģiju. Tie ir par cilvēkiem. Par viņu dzīvēm, viņu sapņiem, viņu cerībām. Un kad mēs aizmirstam par cilvēkiem, mēs aizmirstam par to, kāpēc mēs vispār cīnāmies par neatkarību un brīvību. 1939. gads bija pagrieziena punkts Latvijas vēsturē.
Gads, kad tika pieņemti lēmumi, kas mainīja valsts likteni. Gads, kad bailes un aizdomās radīja plaisas, kas nekad pilnībā nedzija. Gads, kas mums atgādina, cik trausla ir demokrātija un cik viegli to var zaudēt. Bet tas ir arī gads, kas mums māca. Kas mums parāda, kā nedrīkst rīkoties. Kas mums atgādina, ka vienotība ir mūsu lielākais spēks. Kas mums saka, ka mums jābūt modriem, bet ne paranoiskiem. Kas mums iedvesmo būt labākiem nekā tie, kas bija pirms mums. Un varbūt tieši tas ir Ulmaņa patiešais mantojums. Ne viņa kļūdas, bet mācības, ko mēs varam mācīties no šīm kļūdām. Ne viņa neveiksmes, bet izpratne par to, kā izvairīties no līdzīgām neveikmēm nākotnē. Jo vēsture atkārtojas tikai tad, kad mēs aizmirstam tās mācības. Un Ulmaņa stāsts ir mācība, ko mēs nedrīkstam aizmirst. Bet ir vēl viens dokuments, kas līdz šim nav bijis publiski pieejams. Dokuments, kas tika atklāts Latvijas valsts arhīvā tikai 2019. gadā un kas met jaunu gaismu uz Ulmaņa lēmumu. Tas ir personīgā vēstule, ko Ulmanis rakstīja savam draugam un padomniekam Vilhelmam Munteram 1939. gada marta 24. dienā, 2 dienas pēc lēmuma par Krievu organizācijām. Vēstulē Ulmanis raksta: Vilhelm, es zinu, ka tu domā, ka es kļūdījos. Es redzu to tavās acīs. Bet tu nesaproti spiedienu, kas uz manis gulstas. Katru dienu es saņemu ziņojumus par to, ka Maskava gatavo agresiju. Katru dienu man saka, ka Krievu organizācijas ir infiltrētas. Katru dienu man jāizvēlas starp 2 ļaunumiem. Un es izvēlējos mazāko. Vai tas patiešām bija mazākais ļaunums? Vai Ulmanis patiesi ticēja tam, ko viņš rakstīja? Vai arī viņš mēģināja pārliecināt sevi, ka viņa lēmums bija pareizs? Vēstule turpinās ar vēl šokējošāku atzīšanos: es zinu, ka šis lēmums var izmaksāt man visu. Manu reputāciju. Manu mantojumu. Varbūt pat Latvijas neatkarību. Bet es arī zinu, ka ja es neko nedarīšu, rezultāts būs tāds pats. Mēs esam starp āmuru un laktu. Un es izvēlējos rīkoties, nevis gaidīt. Šie vārdi atklāja Ulmaņa iekšējo cīņu. Viņš nebija augstasinīgs diktators, kurš viegli pieņēma lēmumus. Viņš bija cilvēks, kurš cīnījās ar šaubām un bailēm. Bet vai tas attaisno viņa izvēli? Munters nekad neatbildēja uz šo vēstuli. Vismaz nav atrasta nekāda atbilde arhīvos. Bet viņš vēlāk pēc kara rakstīja savās atmiņās: Ulmanis bija traģisks varonis. Viņš mīlēja Latviju vairāk nekā savu dzīvību. Bet viņš arī bija cilvēks ar ierobežotu redzējumu. Viņš redzēja draudus, bet neredzēja iespējas. Viņš redzēja ienaidniekus, bet neredzēja sabiedrotos. Un tas viņu iznīcināja. Bet varbūt vissvarīgākais jautājums nav par Ulmani. Varbūt vissvarīgākais jautājums ir par tiem, kas bija ap viņu. Par cilvēkiem, kuri varēja viņu apturēt, bet to nedarīja. Par sistēmu, kas ļāva vienam cilvēkam pieņemt tik svarīgus lēmumus bez patiesas apspriešanas. Par sabiedrību, kas pieņēma autoritārismu, jo baidījās no hausa. 1934. gadā, kad Ulmanis veica valsts apvērsumu, daudzi latvieši viņu atbalstīja. Viņi bija noguruši no parlamentārā hausa, no bezgalīgajām koalīciju maiņām, no politiskās nestabilitātes. Viņi gribēja stipru roku. Viņi gribēja kārtību. Un Ulmanis viņiem to deva. Bet kāda bija šīs kārtības cena? Demokrātijas zaudēšana. Brīvās preses likvidēšana. Politisko partiju aizliekšana. Un beigu beigās nespēja efektīvi reaģēt uz ārējiem draudiem, jo nebija vairs brīvas diskusijas, nebija vairs dažādu viedokļu, nebija vairs pārbaudas un līdzsvara. Jānis Čakste, pirmais Latvijas valsts prezidents, pirms savas nāves 1933. gadā brīdināja: demokrātija ir grūta. Tā ir lēna. Tā ir neefektīva. Bet tā ir vienīgā sistēma, kas ilgtermiņā var aizsargāt tautas brīvību. Jo demokrātijā kļūdas var labot. Bet diktatūrā kļūdas kļūst par katastrofām. Vai latvieši atcerējās šos vārdus 1939. gadā? Vai viņi saprata, ka Ulmaņa režīms, neskatoties uz visiem tā sasniegumiem ekonomikā un kultūrā, bija būvēts uz trausla pamata? Vai viņi redzēja, ka koncentrējot varu viena cilvēka rokās, viņi rada situāciju, kur viena kļūda var izmaksāt visu? Lielākā daļa nē. Lielākā daļa latviešu 1930. gados bija apmierināti ar Ulmaņa valdīšanu. Ekonomika auga.
Kultūra ziedēja. Latvija šķita stabila un droša. Un ja dažas minoritātes jūtas neapmierinātas, tas šķita maza cena par vispārējo labklājību. Bet tad nāca 1939. gads. Un pēkšņi viss, kas šķita stabils, izrādījās trausls. Viss, kas šķita drošs, izrādījās apdraudēts. Un viss, kas šķita pareizs, izrādījās kļūdains. Vai mēs esam mācījušies no šīs mācības? Vai mēs saprotam, ka demokrātija, neskatoties uz visām tās nepilnībām, ir labāka par jebkuru alternatīvu? Vai mēs atceramies, ka koncentrēta vara vienmēr ir bīstama, neatkarīgi no tā, cik labs šķiet cilvēks, kas to tur? Šie jautājumi nav tikai akadēmiski. Tie ir praktisks. Jo arī šodien, 21. gadsimtā, mēs redzam, kā dažās valstīs cilvēki atkal meklē stipras rokas. Kā viņi atkal ir gatavi upurēt brīvību drošības vārdā. Kā viņi atkal tic, ka viens cilvēks var atrisināt visas problēmas. Un Ulmaņa stāsts mums atgādina, kur šis ceļš ved. Bet atgriezīsimies pie 1939. gada. Pie mēnešiem pēc lēmuma par Krievu organizācijām. Pie laika, kad sekas sāka kļūt redzamas. 1939. gada vasarā Rīgā valdīja dīvaina atmosfēra. No vienas puses, dzīve turpinājās kā parasti. Cilvēki gāja uz darbu. Bērni spēlējās parkos. Teātri un kinoteātri bija pilni. Bet no otras puses bija jūtams spriegums. Sajūta, ka kaut kas nav kārtībā. Ka tuvojas kaut kas ļauns. Krievu kopiena kļuva arvien vairāk izolēta. Daudzi krievi, kas agrāk brīvi sazinājās ar latviešiem, tagad izvairījās no kontaktiem. Daži baidījās, ka viņi tiks apsūdzēti par nelojalitāti. Citi vienkārši jūta, ka viņi vairs nav gaidīti. Anatolijs Kuznecovs, bijušais Rīgas Krievu kluba loceklis, atceras: es atceros, kā es satiku savu vecu draugu Jāni tirgū. Mēs bijām draugi kopš bērnības. Bet kad es viņam pamāju, viņš pagriezās un aizgāja. Vēlāk viņš man paskaidroja, ka viņš baidījās, ka kāds redzēs viņu runājam ar Krievu un viņš zaudēs darbu. Tajā brīdī es sapratu, ka viss ir mainījies. Bet ne visi latvieši atbalstīja Ulmaņa politiku. Bija arī tie, kas saprata, ka šī politika ir bīstama. Kas mēģināja runāt, bet tika apklusināti. Kārlis Skalbe, slavenais latviešu rakstnieks, rakstīja savā dienasgrāmatā 1939. gada jūlijā: es redzu, kā mūsu sabiedrība sadalās. Es redzu, kā mēs zaudējam to, kas mūs darīja stiprus, mūsu daudzveidību, mūsu tolerance, mūsu spēju dzīvot kopā. Un es baidos, ka mēs maksāsim par to ļoti augstu cenu. Skalbe mēģināja publicēt rakstu par šo tēmu, bet cenzūra to aizliedza. Viņš mēģināja runāt ar Ulmani, bet viņam tika atteikta tikšanās. Viņš jūta, ka viņš ir bezspēcīgs. Un viņš nebija vienīgais. Daudzi latvieši, kas redzēja, kas notiek, jūta to pašu bezspēcību. Viņi zināja, ka kaut kas ir jālabo, bet viņi nezināja, kā. Viņi baidījās runāt, jo baidījās no sekām. Un tā viņi klusēja. Un šī klusēšana bija tikpat vainīga kā Ulmaņa lēmums. Jo ļaunums uzvar ne tikai tad, kad ļauni cilvēki dara ļaunas lietas. Tas uzvar arī tad, kad labi cilvēki neko nedara. Bet tad notika kaut kas, kas lika daudziem latviešiem atvērt acis. Notikums, kas parādīja, cik tālu Ulmaņa režīms ir gatavs iet. 1939. gada augusta vidū Valsts drošības departaments arestēja grupu Krievu inteliģences pārstāvju. Viņi tika apsūdzēti par spiegošanu Padomju Savienības labā un sazvērestību pret Latvijas valsti. Pierādījumi bija vāji, galvenokārt balstīti uz noklausīšanos un informatoru ziņojumiem. Bet tas neapturēja režīmu. Starp arestētajiem bija Ivans Nabokovs, pazīstams Krievu žurnālists un rakstnieks. Viņš bija dzīvojis Latvijā kopš 1920. gada. Viņš bija rakstījis daudzus rakstus, kuros slavēja Latvijas demokrātiju un kritizēja padomju režīmu. Viņš bija viens no viskaļākajiem Latvijas neatkarības aizstāvjiem Krievu kopienā. Bet tagad viņš bija cietumā. Kāpēc? Jo viņš bija kritizējis Ulmaņa lēmumu par Krievu organizācijām. Jo viņš bija rakstījis, ka šis lēmums vājina Latviju. Jo viņš bija teicis patiesību. Nabokova arests izraisīja šoku ne tikai Krievu kopienā, bet arī starp latviešiem. Daudzi saprata, ka ja režīms var arestēt cilvēku kā Nabokovs, tad neviens nav drošs. Ka kritika pret valdību tagad ir kļuvusi bīstama. Ka Latvija kļūst par policijas valsti.
Augusts Kirhenšteins, toreizējais Latvijas universitātes rektors, rakstīja privātā vēstulē: Nabokova arests ir traģiska kļūda. Viņš bija viens no mūsu labākajiem sabiedrotajiem Krievu kopienā. Viņš bija tilts starp latviešiem un krieviem. Un tagad mēs esam šo tiltu noārdījuši. Kāpēc? Kāda ir loģika? Bet loģika bija vienkārša, ja arī perversa. Ulmaņa režīms gribēja nosūtīt vēstījumu: jebkura kritika tiks sodīta. Jebkura pretestība tiks apspiesta. Jebkura šaubas par režīma gudrību tiks uzskatītas par nodevību. Un šis vēstījums tika saņemts. Cilvēki kļuva vēl klusāki. Kritika praktiski pazuda. Un Ulmanis kļuva vēl vairāk izolēts savā burbuļī, kur viņam neviens neteica patiesību. Nabokovs pavadīja 3 mēnešus cietumā. Viņš tika spīdzināts ne fiziski, bet psiholoģiski. Viņam tika teikts, ka viņš tiks nošauts. Ka viņa ģimene tiks deportēta. Ka viņš nekad vairs neredzēs brīvību. Bet viņš neko neatzinās, jo nebija ko atzīties. Beigu beigās viņš tika atbrīvots bez apsūdzības. Bet viņš bija salauzts cilvēks. Viņš vairs nekad nerakstīja. Viņš nomira 1941. gadā no sirds lēkmes, dažas dienas pēc padomju okupācijas. Vai Ulmanis zināja par Nabokova arestu? Jā, vai viņš to apstiprināja? Dokumenti liecina, ka jā. Vai viņš juta nožēlu? Mēs nezinām. Bet mēs zinām, ka šis arests bija pagrieziena punkts. Pēc tam Krievu kopiena zaudēja jebkādas cerības uz samierināšanos ar režīmu. Pēc tam daudzi Krievi sāka domāt, ka varbūt padomju okupācija nebūtu tik slikta. Pēc tam Maskava ieguva vēl vairāk sabiedroto Latvijā. Un tā Ulmanis, mēģinot aizsargāt Latviju, faktiski to vājināja. Mēģinot novērst nodevību, viņš to radīja. Mēģinot stiprināt nacionālo vienotību, viņš to iznīcināja. Vai viņš to saprata? Varbūt. Varbūt tieši tāpēc viņš 1940. gada maijā teica Elzai Radziņai, ka viņš, iespējams, baidījās no nepareizajiem ienaidniekiem. Bet līdz tam laikam bija par vēlu. Riteņi jau bija kustībā. Vēsture jau bija uzrakstīta. Un Latvijas liktenis jau bija izlemts. 1939. gada septembris atnesa vēl vienu triecienu. Vācija iebruka Polijā. Otrais pasaules karš bija sācies. Un Latvija atradās tieši starp divām lielvarām, kas dalīja Eiropu. Ulmanis mēģināja saglabāt neutralitāti. Viņš paziņoja, ka Latvija nepievienosies nevienai pusei. Ka Latvija paliks neatkarīga. Bet viņa vārdi skanēja tukši. Jo visi zināja, ka mazai valstī nav iespēja palikt neatkarīgai, kad ap to plosās karš. Un tad nāca ultimāts. 1939. gada oktobrī Padomju Savienība pieprasīja, lai Latvija paraksta savstarpējās palīdzības paktu. Pakts nozīmēja, ka 25,000 padomju karavīru tiks izvietoti Latvijas teritorijā. Ka Padomju Savienība kontrolēs Latvijas ārpolitiku. Ka Latvijas neatkarība būs tikai nosaukumā. Ulmanis sasauca ministru kabinetu. Diskusija bija īsa. Visi saprata, ka nav izvēles. Ja Latvija atteiks ultimātu, sarkanā armija iebruks. Ja Latvija pieņems ultimātu, varbūt būs iespēja saglabāt kaut kādu neatkarību. Ulmanis izvēlējās otro variantu. Viņš parakstīja paktu. Un ar to viņš parakstīja Latvijas nāves spriedumu. Vai viņš varēja darīt citādi? Varbūt nē. Varbūt Latvijas liktenis jau bija izlemts Molotova-Ribentropa paktā. Varbūt nekas, ko Ulmanis darīja vai nedarīja, nevarēja to mainīt. Bet varbūt, ja viņš būtu pieņēmis citus lēmumus agrāk, ja viņš nebūtu atņēmis finansējumu Krievu organizācijām, ja viņš nebūtu arestējis Nabokovu, ja viņš būtu saglabājis vienotību sabiedrībā, varbūt Latvija būtu bijusi stiprāka. Varbūt tā būtu varējusi pretoties ilgāk. Varbūt vēsture būtu bijusi citāda. Bet varbūt ir tikai vārds. Vēsture ir fakti. Un fakti ir tādi, ka Latvija tika okupēta. Ka Ulmanis tika deportēts. Ka tūkstošiem cilvēku, gan latviešu, gan krievu, gan vāciešu, gan ebreju, tika nogalināti vai deportēti. Un viens no iemesliem bija lēmums, kas tika pieņemts 1939. gada marta 22. dienā. Lēmums, kas šķita neliels. Lēmums, kas šķita pamatots. Lēmums, kas beidzās ar katastrofu. Vai mēs varam vainot Ulmani?
Jā un nē. Jā, jo viņš pieņēma lēmumu. Jā, jo viņš ignorēja brīdinājumus. Jā, jo viņš ļāva bailēm vadīt savu politiku. Bet arī nē. Nē, jo viņš bija tikai cilvēks. Nē, jo viņš dzīvoja neiespējamos apstākļos. Nē, jo viņš mēģināja darīt to, ko viņš uzskatīja par pareizu. Varbūt patiesā mācība nav par Ulmani. Varbūt tā ir par mums. Par to, kā mēs izvēlamies dzīvot kopā. Par to, kā mēs izturamies pret tiem, kas ir atšķirīgi. Par to, kā mēs reaģējam uz bailēm un draudiem. Jo katrs laiks ir sarežģīts. Katrs laiks ir pilns ar draudiem. Katrs laiks prasa grūtus lēmumus. Bet tas, kas mūs definē, nav apstākļi. Tas ir tas, kā mēs reaģējam uz šiem apstākļiem. Vai mēs izvēlamies vienotību vai sadalīšanos? Vai mēs izvēlamies uzticēšanos vai aizdomās? Vai mēs izvēlamies atvērtību vai izolāciju? Šīs ir izvēles, kas nosaka mūsu likteni. Un Ulmaņa stāsts mums atgādina, cik svarīgas ir šīs izvēles.